Esiet sirsnīgi sveicināti šajā augusta dienā, kad Latvijā līst lietus. Mīļie draugi, es gribētu šodien ar jums padomāt gan par to, kas mūs gan kā baznīcas cilvēkus, gan ne tikai kā baznīcas cilvēkus šobrīd satrauc, gan arī par to, kur pēc manām domām šajā laikā slēpjas cerība. Ziniet, vēsture māca, ka tieši tajos brīžos, kad apstākļi šķiet visnedrošākie, mums tiek pavērts kādas jaunas durvis. Mēs, tie, kas ticam, sakam, ka bieži vien Dievs atver jaunas durvis. Šobrīd Latvijā dzīvo nedaudz vairāk kā 1,8 miljonu cilvēku iedzīvotāju. Ziniet, tas nav noslēpums, ka šis skaits katru gadu turpina sarukt. Iedzīvotāji koncentrējas Rīgas apkārtnē, savukārt lielā daļā pārējās Latvijas iedzīvotāji arvien vairāk brauc prom. Un, mirstība lielāka nekā dzimstība. Mēs saprotam, ka ja šīs tendences turpināsies, tad šī paša gadsimta vidū Latvijā varētu dzīvot 1,5 miljoniem cilvēku. Un tādēļ tas jautājums ir diezgan saspīlēts un akūts. Kāda tad veidosies mūsu nākotne? Kāda būs Latvija pēc dažiem gadu desmitiem? Aiz šiem skaitļiem slēpjas tukšas sēdvietas baznīcas solos, ne tikai aizvērts lauku skolas un aizvērti lauku veikali, ne tikai arvien mazāk iespēju laukos atrast darbu, ne tikai arvien vairāk pamestu māju un tukšu dzīvokļu laukos, bet arī nākotnē, es tā pieņemu, arī potenciāli aizvērti lauku dievnami, mazākas un mazāk draudzes. Daudzas ģimenes šobrīd jūt tādu, ja tā varētu sacīt, ekonomisko nedrošību. Politiskā vide ir Latvijā nervoza, uzticēšanās tā sauktai politiskai elitei ir patiesi zema, un pat tur, kur runa ir par bērniem un skolām, sabiedrība jūt, ka lēmumu pieņēmēji ir diezgan tālu no ikdienas realitātes. Un tas ir tāds auglīgs augsnes slānis neusticībai. Arī neusticībai institūcijām kopā, baznīcu ieskaitot. Latvijas garīgā ainava rāda, ka ap 60% Latvijas iedzīvotāji tic Dievam. Taču liela daļa no viņiem sevi neidentificē ne ar vienu konfesiju, ne ar vienu baznīcu. Nav tā, ka cilvēki mazāk tic, tomēr tie arvien vairāk saredz baznīcā vietu, kur šo savu ticību piepildīt. Es teiktu, ka tā ir gan diagnoze, gan uzdevums baznīcai. Mēs dzīvojam laikā, kad ticība Dievam un piederība institucionālai baznīcai ļoti bieži ir šķirtas lietas. Cilvēki meklē garīgumu individuālā pieredzē, ne baznīcas solā. Tas nozīmē, ka vairs nepietiek gaidīt, ka cilvēki paši atnāks uz baznīcu pie mums. Sabiedrība, kā jau pieminēja, ļoti kritiski pret jebkuru institūciju, vai politisku, vai reliģisku, kas arī neuzņemas atbildību par kļūdām savā vidē. Pasaulē izskanējušie dažādie skandāli, kas saistās ar dažādām baznīcām, ir iedragājuši uzticību baznīcai ļoti plaši, arī tur, kur kāda konkrēta draudze ne ar ko šādu nav saistīta. Jāsaka tā, ka atklātība un atbildība vairs nav izvēle. Tie ir priekšnosacījumi, lai mēs būtu tādās pozīcijās kā baznīca, kur kāds mums uzticētos vispār. Mums baznīcai Latvijas evaņģēliskajai kultūriskai baznīcai pasaulē šī izaicinājuma nāk klāti vēl vienā dimensijā.
diasporas draudz Ziemeļamerikā, Austrālijā, Amerikā. Mēs zinām noveco vai ne bieži vien kopā ar tiem cilvēkiem, kas šajās valstīs un zemēs ieradās kā bēgļi pirms 80 gadiem kopā ar viņu bērniem un jau arī mazbērniem. Vienlaikus jaunāko emigrācijas viļņu latvieši, tie, kas aizbraukuši pēdējos dažos gadu desmitos, bieži arī nemaz nezina, ka viņu mītnes pilsētā iespējams ir latviešu draudz, kas var kļūt par garīgām mājām, tālumā no Latvijas. Tātad, kur slēpjas mūsu iespējas? Es domāju, ka šis ir, brīdis ar vairākām iespējām. Gan tautai, gan baznīcai. Izsalkums, garīgais izsalkums ir reāls. Tie, kas tic Dievam, bet nejūtas piederīgi nevienai baznīcai, lielākā daļa nav baznīcas pretinieki, vismaz ne tajās saskarsmēs, kuras es esmu pieredzējis. Šie cilvēki meklē autentisku, dzīvu, neformālu kopību. Un es ticu, ka baznīca, kas prasīs būt patiesa, atklāta un tuva cilvēkiem un viņu ikdienas sāpēm, arī ekonomiskai un ģeopolitiskai nestabilitātei par to runās un domās, vientulībai un bailēm par nākotni, tāda baznīca tiks uzklausīta. Latvijas evaņģēliskās luteriskās baznīcas pasaulē unikālā pieredze kalpot latviešu kopienām visā pasaulē ir milzīga vērtība. Katra latviešu draudz ārpus Latvijas, kas uztur saikni ar Latviju, katrs latvietis, kas ārpus Latvijas atrod latviešu draudzi, kur runā latviski. Tas stiprina ne tikai mūsu baznīcu, bet es ticu, ka tas stiprina arī visas mūsu tautas pastāvēšanu un identitāti. Šajā digitālajā individualizētajā laikmetā, kad dažādi ekrāni aizstāja cilvēcisku klātbūtni, baznīca var piedāvāt to, ko nevar neviena aplikācija. Reāla kopiena, kas pabaro dvēseli, kopā priecājas un sēro. Baznīca nav tikai reliģiska institūcija. Tā ir tautas un atmiņas un identitātes glabātāja šajos laikos, kad viss pārējais šķiet tik ļoti nestabils. Tā realitāte, kuras pieminēju, sarūkošais iedzīvotāju skaits ne tikai Latvijā, bet latviešu kopienās novecojuši diaspora ārpus Latvijas, zūdoša uzticība institūcijām, tie ir patiesi fakti, un mēs nedrīkstam tos neredzēt. Bet arī mūsu pašu baznīcas vēsture liecina, ka tieši bieži vien mazumā un nedrošībā ticība mēdz būt dziļāka, nevis seklāka. Tātad mūsu uzdevums šajā laikā ir nevis žēloties par to, kas zūd, bet skaidri saskatīt, kādas iespējas pavērs. Garīgi izsalkusi sabiedrība, diaspora, kas uztur saikni ar dzimteni un tauta, kurai šajā nedrošajā laikā kā nekad ir vajadzīga cerība un saikne ar savu identitāti, kas nesarūk līdz ar sarūkošajām šīm pašām institūcijām un sarūkošo cilvēku respektu pret tām. Tas viss ir augsne, kurā darboties un sēt. Tātad, lai Dievs dod mums gudrību atšķirt, kur turēties pie tā, kas nemainās, un kur atrast drosmi mainīties pašiem, lai mēs spētu aizsniegt šī laika cilvēkus. Lai Dievs uz to palīdz un svētī.